Iesākās kalendārā vasara. Man liekas, tie, kas mēs kādreiz skatāmies kalendārā vai sekojam līdzi, vai vismaz esam dzirdējuši par viņu, noteikti mēs zinām to, kad vasara kaut kur sākās ar 20. un 22. jūniju, laikam, ja? Citi saka, vasara jau beidzās, bet tas ir patiesībā vasaras sākums. Kā ir? Šodien mums laiks šķiet vasarīgs vai negluži tāds. Un interesanti, kad tā vasara, kādu mēs esam to pieraduši redzēt vai gribam redzēt, viņi īsti negrib iesākties. Jā, mūsu dzīvē daudzas lietas un daudz kas ir atkarīgs no laika apstākļiem. Ir lietas, ko nevar lietainā laikā darīt, ir lietas, ko negribas karstā laikā darīt, un ir lietas, kas ir jādara augstā laikā. Un mēs sakam, jā, ir saulains laiks vai lietains laiks, un nereti ar to arī ir saistīts mūsu noskaņojums ar šiem meteoroloģiskiem laika apstākļiem. Nu, tad, kad ir saulains, tad parasti jau priecīgāks noskaņojums, un kad lietus mēdz būt arī tāds skumjāks vai skumīgāks garstāvoklis. Bet ziniet, ka vēl biežāk šis mūsu garstāvoklis vai mūsu dvēseles stāvoklis tiek ietekmēts no mūsu fiziskām vai mūsu emocionālām sajūtām. Vai tad tā nav? Jo, ja kaut kas sāp, nu tad vai ir saulains vai lietains, viņš sāp, un arī tā noskaņojuma garstāvokļa nav. Bet šodien es domājot par šiem sajūtām, par dvēseles stāvokļiem un par laiku, es vēlos domāt par kādu notikumu, par kuru mūsu ticības stiprināšanai, es tā ticu, kad lai stiprinātu mūsu ticību, un arī lai apliecinātu Dievu visspēcīgu, atstāsta šo notikumu apostols Marks. Un to mēs katrs varam izlasīt, ja mēs atšķiram Marka evaņģelijas 8. nodaļu, un tur mēs no 34. līdz 44. pantam varam izlasīt šo notikumu. Es jums izlasīšu. Jēzus izkāpdams malā redzēja daudz ļaužu, un sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā āvis, kam nav gana. Un viņš sāka tos daudz mācīt, un bija jau vēls, kad viņa mācekļi pie tā nāca un sacīja, šī vieta ir tukša un laiks jau vēls. Atlaid tos, ka tie var noiet apkārtējos ciemos un miestos un sev pirkt, ko ēst. Bet viņš atbildēdams tiem sacīja, dodiet jūs viņam ēst. Un tie viņam sacīja, vai tad mums būs noiet un par 200 denāriem pirkt maizi un tiem dot ēst? Bet viņš uz tiem saka, cik maizes jums ir? Ejiet un raugiet. Un tie uzzinājuši saka, 5 un 2 zivis. Un viņš visiem pavēlēja pa pulkiem apsēsties zaļajā zālē, un tie apsēdās pulciņās pa 100 un pa 50, un viņš ņēma tās 5 maizes, tās 2 zivis, skatījās uz debesīm, pateicās un pārlauza maizes. Un deva saviem mācekļiem, lai tie viņam likt priekšā, un tās 2 zivis viņš visiem izdalīja. Un tie visi ēda un paēda. Un no druskām salasīja 12 pilnus grozus. Un to, kas bija ēduši no tām maizēm, bija 5000. Amen. Šeit mēs lasām par kādu, es gribētu teikt, neiespējamu pārvērtību. Nu, tas nav iespējams. Nu, kā var no 5 maizēm, nu, tiem 5 plāceņiem, mēs stādamies priekšā kā lavaši tādu plāceņu un 2 zivīm 5000 cilvēku paēst. Nu, tas nav iespējams. Bet vispirms es gribu domāt par to, kas tad bija tas, kas notika tajā vakarā. Mācekļi nāca pie Jēzus un sacīja, šī vieta ir tukša un laiks jau vēls. Kā jūs domājat, ko var darīt tukšā vietā, jeb ko var paveikt tukšā vietā un vēl tuvojoties naktī? Vieta ir tukša un laiks jau vēls. Jēzus mācekļi domāja par šo vēlo vakaru laiku, un viņi saka, nu, Jēzu, atlaid tos, ka tie var noiet apkārtējos ciemos un miestos
lai kaut ko sev nopirkt ēdam. Viņi, lai nenokavē, lai kamēr vēl var paspēt, kamēr vēl nav tā vēlā stunda pienākusi. Un redzēt, šim vārdam laiks ļoti bieži ir tāda svarīga nozīme, kas izsaka virzību, jeb kustību. Kustību, bet kustību, kura nav ietekmējama. Mēs nevaram viņu padarīt ātrāku vai lēnāku, vai apturēt, vai aizteikties viņai priekšā. Kustība, kura ir virzība. Un tas ir tas, kas nāk kopā ar vārdu laiks. Viņš iet, viņš plūst, vai mēs varam jebkādā vārdā to sacīt, bet tā ir kustība, kura neapstājās. Savu laiku es atceros, man patīk lasīt Imanta Ziedoņa dzeju jaunības dienās, jā. Tur viņa epifānijās viņš rakstīja, ka laiku nevar nosist. Cilvēks saka, tu nosit laiku. Viņš saka, laiku nevar nosist. Viņu var apdullināt uz laiku. Un tad viņš teica, ar ko tad apdullina? Ar šampāniešu korķiem, ar kādām vēl citām lietām. Šodien es gribētu sacīt, droši vien mēs laiku varam apdullināt ar sociālajiem mēdījiem, ar ziņu jaunumiem, tiem, kas gāžās virsū un pilnas ziņas ir, ar visādiem čatiem, kur mēs varam tur viens ar otru sazināties vai sarunāties, ar kādiem video rullīšiem, kur tik rullē un skrullē un rullē un skrullē, un laikam nekad viņi arī mūžā nebeigsies, cik mēs viņus rullēt tur uz augšu vai uz leju. Un tad liekas, bet to vēl redzēt, bet to, un tad ir pagājis laiks un šķiet, ko es esmu ieguvis, kāds ir tas, sausais atlikums no šī pavadītā laika. Vai man kaut kas ir, ko es esmu paturējis, kaut kas vērtīgs manā dzīvē, kaut kas ir izmainījies? Laiks apdullināts. Bet redziet, vēl kāds sacījis domātājs ir, kad laiku nevar nosist, nekaitējot mūžībai. Un man liekas, ka šie ir ļoti nopietni vārdi. Nositot laiku, mēs varam kaitēt, jeb kaitējam bieži savai mūžībai. Laiku nevar nosist, nekaitējot mūžībai. Tas, kas ir sagatavots mums, iedod šis dzīves laiks, Dievs to ir paredzējis un devis cilvēkam katram tik, cik viņš ir nomērījis, lai mēs šīs dzīves laikā kādas lietas iemācītos, apgūtu, lietotu un kaut ko arī ar viņām paveiktu. Un ja mēs šo laiku nelietojam Dieva nodomātā vai Dieva plānotā veidā, tad mēs šo laiku esam izniekojuši, bet līdz ar to mēs izniekojam savu likteni mūžībā. Salamans mācītājs saka, katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debes ir sava stunda. Savs laiks ir piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut, savs laiks raudāt, un savs laiks smieties, savs laiks sērot, un savs laiks diet. Bet tad viņš raksta tālāk. Salamans mācītājs 3. nodaļa, 9. pantā. Viņš raksta, bet kāds labums tad darītājam ir no visām savām pūlēm? Jā, ir savs laiks darīt to, savs laiks atpūsties, savs laiks ir patusēties, savs laiks ir papriecāties, savs laiks ir būt baznīcā, savs laiks ir kādam labu darīt, un savs laiks no kāda varbūt tas arī noslēpties. Kam nav bijušas labas attiecības ar ko. Bet kāds labums ir darītājam no visām savām pūlēm? Vai mēs kādreiz aizdomājamies šajās kategorijās? Es esmu nodzīvojis šo dienu. Kāds man no tā ir bijis ieguvums? No aizvadītās dienas, no vakardienas, no pagājušās nedēļas. Ko es esmu ieguvis savā dzīvē? Ko es esmu ieguvis savā dzīvē šajā pasaulē? Vai ko es esmu ieguvis mūžībā? Vai varbūt ko es esmu varējis kādam dot? Vai mēs darām kādus šos izvērtējumus savā dzīvē, kaut kur apstājoties un uz brīdi pārbaudot? Un vislabāk, ja mēs tos pārbaudām Dievu priekšā un sakam, kungs, nāc tu un izgaismo, ļauj man ieraudzīt to laiku, ko es esmu lietojis, kā viņš ir lietots. Apostols Pāvils raksta vēstulē korintiešiem, viņš saka, tas, kurš dod
sēklu sējējam un maizi ēdājam, tas arī dos un vairos jūsu seju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Dieva vārds mums atklāja to labumu, ko mēs varam iegūt no savām pūlēm. Un tas labums ir mūsu izaugsme, jeb pieaugšana atziņas spēkā, liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Izaugsme mūžībai nesīs augļus ar mūžības svaru. Ne šīs pasaules, bet mūžības vērtību. Vēstulē Kolosiešiem Pāvils saka, tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga. Jūs nesīsiet augļus ar visādu veidu labiem darbiem un pieaugsiet Dieva atziņā. Vairosies atziņa. Dievs, tāds tu esi. Dievs, tā tu gribi. Dievs, ak, šis ir tavs prāts, un es saprotu un protu un spēju censties dzīvot Dieva prātā un darīt to, kas ir pēc Dieva prāta savā dzīvē. Augļi. Bieži mēs kā augļus vērtējam šos cilvēciskos augļus. Kāda tad ir tavi augļi? Cik cilvēkiem tu esi sludinājis par Kristu? Bet jautājums jau nav par to, cik cilvēkiem tu esi sludinājis, bet jautājums no taviem augļiem ir, kā tevī ir kaut kas izaudzis vai mainījies? Kā tevī veidojās šis auglis? Nav svarīgi tas, ko tu esi darījis, bet svarīgi ir, kas tu esi. Dievam nav tik svarīgi, kādus tu tur panākumus esi iegūs, kas ir nomērams un cilvēkiem vērtējams vai aplaudējams, bet Dievam ir svarīgi, kas ar tevi ir noticis, jo viņš tevi ir ielaiž šajā pasaulē, un tevi viņš grib izaudzēt, lai tevī augtu augļi. Ne tie augļi, man tur 1000 sekotāju, vai tie, kas man laikus liek uz maniem tur postiem, kurus es lieku internetā, man tur ir tik un tik sekotāju, un es viņiem visiem pasaku, Dievs tev mīl. Ne tas ir tas auglis. Bet tas, vai es patiešām apzinos, ka Dievs mani mīl un tā dzīvoju, tā domāju, tā vēlos, tādas izvēles izdaru. Kādi ir šie augļi? Mēs zinām, kāds ir gara auglis. Mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Es domāju, katru dienu mums vajadzētu pārlasīt šo vēstules Galatiešiem 5. nodaļas 22. pantu un domāt, vai manī kaut kas no tā ir izaudzis, kļuvis vairāk sulīgāks, nobriedušāks un derīgāks Dieva valstībai. Kaut kas no šiem nosauktajiem augļiem. Kā pirmais tiek minēta mīlestība. Kā ir? Vai es varu mīlēt? Ne to, kurā es esmu iemīlējies, bet pretimnācēju. Bet to, kurš ir varbūt ciešanās, to, kuram ir vajadzīga mana palīdzība. Tad, kad mācekļi nāca pie Jēzus un prasīja, kurš tad ir mans tuvākais, tad Jēzus stāstīja līdzīgi par žēlsirdīgo samarietu. Viņš teica, tuvākais ir tas, kuram vajag tavu palīdzību. Tas ir tavs tuvākais. Ne tas, kurš tev palīdzēs, bet tas, kuram vajag tavu palīdzību. Tas ir tavs tuvākais. Vēstulē Filipiešiem Pāvils raksta, viņš saka, un es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienmēr pāri plūzdam pieaugtu visā atziņā un izjūtā. Un tur viņš tālāk saka, lai jūs ieguvuši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augli, Dievam par godu un slavu. Šis ir mūsu Kristus taisnības auglis, mīlestība pāri plūzdam, kas pieaug. Mums ir dots laiks, kurā mēs varam audzēt, vairot šo augļu sastāvdaļas, kur mēs varam vairot sevī to dievišķo augli, to skaisto, derīgo un svaramo mūžības svaros. Ne šīs dzīves, ne mūsu sabiedrības, ne Latvijas, ne pasaules, ne Eiropas mērogā, bet mūžības mērogā. Kāds ir svars tam auglim, kas ir audzis manā dzīvē? Laika virzību mēs nevaram ietekmēt. Mēs nevaram laiku pakustināt, apsteigt, neko izdarīt. Bet šo laiku mēs varam ar kaut ko piepildīt. Un katrs cilvēks savu laiku, dzīves laiku, jeb viņam doto laiku, ar kaut ko piepilda. Ar kaut ko tiek piepildīts šis laiks. Un šodien šķiet, ka visiem laiks ir ne tikai piepildīts, bet pārpildīts. Jo vismodernākais un visejošākais teiciens, kad jūs pajautāsiet, jūs dzirdēsiet, nav laika. Nav laika. Kam nav laika?
Interesanti būtu dzirdēt patiesās atbildes. Kādam darbam nav laika? Interesanti būtu dzirdēt patiesās atbildes. Un varbūt, ja mēs paši sev to pajautātu. Kādai manai izvēlei man nav laika? Un kam man ir laika? Nolikt šīs svaru kategorijas. Kura no tām būs tā, kas dos svaru mūžībai? Ar ko ir piepildīts mans un tavs laiks? Ar ko? Tas, ar ko ir piepildīts mūsu laiks, ir tas, kas briedina mūsu augļus. Mācekļi sacīja, laiks jau ir vēls. Vai mūsu dzīvē nav tā, ka mūsu laiks sācis kļūt jau vēls? Kā ir? Vai dzīves laiks, kuru Dievs ir devis, ir bijis piepildīts, lai briedinātu augļu svaru mūžībai? Ja šis laiks jau ir sācis kļūt vēls, varbūt ir pēdējais brīdis, varbūt ir pēdējais laiks, kad ir jāpasteidzās. Varbūt ir brīdis, kad mums ir jāsaprot, ja mēs tagad nepasteigsimies, kad, tad vēl. Un otra lieta, uz kuru norāda Jēzus mācekļi, viņi saka, šī vieta ir tukša. Laiks ir vēls un vieta tukša. Ko ir iespējams paveikt tukšā vietā? Reizēm pat tiem cilvēkiem, kuriem ir atņemta brīvība, viņi ir apcietinājumā, un vienalga viņus ieliek tukšā vietā, vieninieka kamerā, tukšā vietā, kur tu neko vairs, neko tu nevari tur. Nekas nenotiek. Un tad laiks, varētu teikt, velkās kā gliemezis, varbūt vēl lēnāk. Jo man šķiet, ka dažkārt skatoties uz gliemezi, es domāju, viņi diezgan čakli iet uz priekšu, nemaz nav tik lēni. Tas vienkārši mums teiciens ir, kad velkās kā gliemezis. Redziet, tukša vieta. Mums fizika māca, vismaz mani mācīja tā skolā, un es domāju, ka nekas nav mainījies mūsu fizikas likumos, ka nekas no nekā nerodās. Bet turpat šī mūsu bezdievīgā izglītības sistēma māca un sludina citus melus. No nekā radās viss, kas ir. Un tad liekas, kura fizika darbojās, nekā nevar saprast. Šodien ir modē runāt ar mākslīgo intelektu. Mēs mēģinājām, bija kāds brīdis, laiks, ko varējām, tā vienkārši atpūtā parunāt ar mākslīgo intelektu. Un tad uzdevām jautājumu, no kā tad radās? Sprādziens. Kur sprāga, ja nekā nebija? Gāzu mākuļi. Kur veidojās tie gāzu mākuļi, ja nekā nebija? Kas sprāga, kur sprāga, kas notika? Tas nav tā jāsaprot, ir jāsaprot savādāk. Un tad beigās, kad viņam prasa, kur tad, zvaigžņu starojums, no kurienes tas rodās viss? Es to nevaru atbildēt. Bet turpinām mācīt izglītības sistēmā un ejam uz priekšu bērnus no mazām dienām. Viss radās no nekā. Tikai, kad nonāk līdz 5. klasē, tad saka, no nekā nekas nerodās. Tam ticēt. Mēs dzīvojam melos, mēs dzīvojam tukšā vietā, garīgi tukšā vietā. Nepatiesībā, kur sākās jau no pašas pamatnes, pašas izglītības sistēmas pamatnes, pašas apmācību pamatnes un turpmākās dzīves pamatnes, jo tukšas vietas tiešām var veidoties tikai tukša vieta. Nekas tur nevar veidoties. Ja mēs izņemam ārā no dzīves, no kosmosa, no mācības, izņemam ārā Dievu, jeb radītāju, tā ir tukša vieta, kurā nekas neradīsies. Mācekļi saka, vieta ir tukša un laiks jau ir vēls. Bet viņi kaut ko nebija ievērojuši, kaut kādu uzsvaru nebija ielikuši. Tajā vietā, kas bija tukša un tajā laikā, kas bija vēls, tur bija Jēzus. Un tas izmaina pilnīgi visu. Tas radikāli izmaina visu šo situāciju. Mācekļi to, kas viņiem bija esošo, bet nepietiekamo, lai varētu pabarot par daļu no šiem cilvēkiem, viņi ielika Jēzus rokās. Tukšā vietā, vēlā laikā. Un tad kaut kas notika. Jēzus šo trūkumu, šo mazo daudzumu pārradīja par pārpilnību.
Jo ne tikai visi bija paēduši, bet viņi ēda un paēda un vēl salasīja no druskām 12 pilnus grozus. Vēl pāri palika. Vai arī tavā dzīvē šodien nav? Es gribētu teikt tāda līdzīga situācija, ka tu gribi sacīt, šī vieta ir tukša un laiks ir vēls. Un es nezinu, ko tālāk darīt. Bet man ir laba ziņa. Man ir laba ziņa, jo ir pieejams risinājums. Ieliec Jēzus rokās savus grūtos apstākļus. Ieliec Jēzus rokās savu trūkumu, savu nespēju, savu nepietiekamību. Ieliec viņa rokās sevi. Un viņš izmainīs visu. Jēzus ir pieejams. Ne tikai toreiz, pirms 2000 gadiem, tad viņš bija lokāli pieejams tur mācekļiem, tam pulciņam, kas tur bija. Bet šodien viņš ir katram, kas viņu piesauc. Jo Jēzus saka, katrs, kas mani pielūgs, es nākšu pie viņa un turēšu pie viņa mājas vietu. Ja tev šodien šķiet, ka vieta ir tukša tavā dzīvē, laiks ir vēls tavos laika apstākļos, steidzies pie Jēzus. Viņš saka, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Viņš saka, ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Nāc pie Jēzus. Un ja tu savu dzīvi, savus plānus, savus nodomus visā pilnībā ieliks viņa rokās, tu piedzīvos brīnumu. Tikai es gribu tādu mazu iestarpinājumu pateikt. Ja tu ieliksi pēdiņās Jēzus rokās, saglabājot savu kontroli par šīm lietām un notikumiem, visticamākais tu pievilsies. Ja tu saglabās savu kontroli par to, visticamāk tu pievilsies. Ja mācekļi šīs maizes un zivis būtu paturējuši pie sevis un domājuši, kā mēs dalīsim tagad, uz pusēm lauzīsim vai 4 daļās, viņi būtu pievīlušies, jo nepietiktu nevienam. Tikai tad, kad pilnīgi viss tiek ielikts Jēzus rokās, nepaturot sev neko, nulli kontroli, tikai tad Jēzus lauž un pietiek un pārpaliek. Tik daudz šodien iekrīt šajā pievilšanas slazdā. Es gribu tomēr mazliet to lietu kontrolēt. Kā es tā pilnīgi visu atdošu Jēzu? Mācekļi toreiz neredzēja maizes kalnus, kas tur pietikt, ko var dalīt. Viņi neredzēja zivju kālus, kas ir tur pilni grozi, ko varēja dalīt. Vienkārši bija tikai nākošais kumos. Nāc pie Jēzus, saņem nākamo kumos un nes. No Jēzus rokām. Nākošais kumos, bet no Jēzus rokām. Un ja tu vēlies pēc šīs dziesmas, ko mēs dziedāsim, tagad būs lūkšana, tu vari nākt šeit priekšā un ielikt sevi visaugstākā rokās. Saņemot savu dzīvi atpakaļ, bet no viņa rokām. Un tad tu piedzīvos, ka tavā dzīvē izmainās pilnīgi un absolūti viss. Nāc pie Jēzus un sevi visu ieliec viņa rokās. Amen.